Tātad šobrīd atrodamies pie mūsu pašu ražotas šķiedru lāzeru iekārtas. Ar šo iekārtu var griezt metālu, dažādus metālus. Alumīniju, nerūsējošo, melno metālu. Šķiedru lāzeru priekšrocība ir efektivitāte, ātrums un kvalitāte, protams. Un tālāk runājot par pašu lāzeru iekārtu, šis lāzers nav ļoti jaudīgs. Teorētiski tas var griezt līdz pat 18 mm biezu melno metālu, bet šī kvalitāte diezgan ātri zūd, sākot no 8 mm, un tas ir ar 2 kW lāzera avotu. Bet mēs varam uzstādīt pat līdz 30 kW lāzera avotu. Tas nozīmē, ka mēs varam griezt praktiski jebkāda izmēra. Mēs varam griezt pat 30 mm, 40 mm melno metālu. Un šis lāzera avots tiek piemērots klientu vajadzībām. Viņš pasaka, cik biezu, ko viņš vēlas griezt. Piemēram, tur nerūsējošs tērauda pamatā grib griezt līdz 20 mm. Tad tālāk mēs piemērojam viņam nepieciešamo lāzera avotu. Un galvu. Galvas mēs uzstādām autofokus galvu, respektīvi fokus viņš regulē automātiski. Visas augstuma kontrolas un tādas lietas visas tiek veikts automātiski. Galva visu laiku seko līdz metālam konstanti un precīzi. Ātrumi ir diezgan lieli, 50 metri minūtē, alumīnija tilts. Uz tilta ir iespējams arī uzstādīt, šeit parādījuši, šeit ir iespējams arī tilts ir pagarināts un šeit ir iespējams uzstādīt arī, kas ir kvadrāta cauļu griešana un trubu griešanas iekārta. Šobrīd šai iekārtai tas nav uzstādīts, bet iekārta ir slēgta, rūpējoties par operatoru veselību, jo lāzera stars ir ļoti kaitīgs acīm, tāpēc mēs viņu taisam slēgti ar drošības stikliem, un viņai ir 2 vannas, kas braukā šurp turpu, lai varētu konstantu lāzera darbību uzturēt, respektīvi, kamēr viena vanna tiek griezta, tikmēr otrā vannā maina šo materiālu. Visi nesting softi, zīmēšana, viss ir vienā programmatūrā un apvienojams un salīdzinoši, nesalīdzinoši, bet ērti. Avots mēs izmantojam Maks avots un Raikus, tas ir atkarīgs no klienta. Mums pašiem liekas, ka kvalitatīvāks ir Raikus, bet Maksam ir labāks servis, jo lāzera avots remontē Vācijā, un ja kaut kas notiekās, tad var ātrāk organizēt šo remontu. Kaut kā tā, tas ir stāsts par lāzeru.